Jā, mēs esam Ķeguva novada. Šeit deglis, feroli, 51 grāds siltumnesēja, apkura iet uz māju. Tad gala rezultātā šeit mums ir diezgan liela sistēma, siltumtrase, pazemes siltumtrase, kur mums ir pēc tam 100 kvadrātmetru māja, diezgan liela, smuka, skaista, tur pilnīgi baltie radiatori, viss ir, salīdzinoši jauns, jā, un tad to visu sistēmu saimnieks var regulēt caur telefonu, jā, rekur 21 grāds māja, 22 grādi ir uz ielas, ja viņš to visu pievilk no Google 25, mēs pagaidām gribam, lai vienkārši pārbaudītu, pēc tam samazināsim līdz 22 grādiem vismaz. Un tad šeit mums notiek apkure, ja? Un tad 100 kvadrātmetri, ņemot vērā, ka šeit ir pazemes siltumtrase, mums sanāk aptuveni 3,5–5 tonnas uz veselu sezonu. Tas nozīmē, ka aptuveni granulas patēriņš ir 15 kg pa diennakti. Varbūt 20, bet tas ir tā provizoriski. Protams, mums klienti arī pēc tam stāsta statistiku, un balstoties uz tās statistikas, mēs varam pēc tam jums arī paskaidrot, kāds būs provizoriskais patēriņš. Un viņš pēc tam arī tāds, plus mīnus arī ir. Ja turat mājas 22 grādus. Ja? Tad rekur deglis, ja, uzstādīšanās laiks kopumā mums bija 4–5 stundas, jo šeit diezgan tāda sarežģīts durvis. Jūs redzat, šeit mums ir aptuveni 75 mm. Tas ir tā kā forma, ja, garums, rekur no apakšas, bet šeit no augšas mums ir 25 mm. Tā kā garums, tas ir tāds tieši tā kā korpusa garums, teiksim tā. Līdz ar to mums šeit jāpalielina to attālumu, bet šeit jāsamazina, lai mums būtu deglis, horizontāli perpendikulārs 90 grādi, ja? Attiecīgi uz katlu, attiecīgi uz zemi, ja? Kaut kā tāda veida. Jau ir 58, ja? Mums viss regulējas caur šito dačiku, tas ir mediators. Jūs varat regulēt vai nu caur telefonu, vai nu caur melnos, tā kā mājas temperatūras devēju. Lielos vilcienos tas ir metal faht, kaut kas tāds nosaukums, un tad, vārdu sakot, jūs varat arī apsildīt māju neatkarīgi no, teiksim, granulas cenas, ja viņai mainās, un arī malkas cena mainās visu laiku, ja jūs gribat pāriet uz malku,